Parasti saviem sprediķiem lielāko daļu neizdomāju nosaukumus. Parasti Ilonai sanāk izdomāt tos nosaukumus, iedot kādu nosaukumu. Bet šoreiz man nāca prātā, nezinu, vai tas būs ļoti objektīvs tāds sprediķim vārds, uzliec vāciņu. Uzliec vāciņu, jā. Teoloģiski to varētu nosaukt savādāk, bet tas, kad iesim cauri, un tas man iedusmoja burtiski pāris dienas atpakaļ lasīju Romiešu vēstuli 7. nodaļu, un šī nodaļa man ļoti, ļoti tā spēcīgi uzrunāja. Un visvairāk jau tas, ka tas man tiešām burtiski līja no Dieva gara. Es to tā kā varētu pateikt līdzīgi kā filmā kaut ko tā kā redzu. Ka vārds, panti Bībelē, viss vienkārši viens pēc otra nāk ārā, un tas tā kā savijās kopā smukā gājumā. Un es vēl bišķi kaut ko tur no tām, ko es tur redzēju, sapratu, ko tā kā ieraudzīju, bišķi padalījos ar Ilonu, jā, un es sapratu, ka tas jāuzliek uz papīra, jo savādāk es to pilnīgi nemācīšu vispār pat pārstāstīt. Kaut gan Ilonai bija kaut kāds vissvaigākais gājums, ko varēja padalīties, un tāpat es nevarēju pat, laikam, pat trešdaļu no tā visu, ko es piedzīvoju, ko kā redzēju, izteikt, jā, bet, un tāpēc es to visu tā kā saliku uz lapas, un es vēl neesmu tā īsti iemācījies tā kā runāt no sarakstīta tāda teksta, bet lūdzu piedodiet, pacietiet, bet mēģiniet sadzirdēt to vēstu, ko mēģinu pateikt, aiznes līdz jums. Svētie raksti mums burtiski tā kā parāda, ka salīdzina cilvēku kā māla trauku, ka mēs esam kā trauki, Dievam kā māla trauki. Man liekas, Eseja to runāja par to podnieku, ka viņam bija jāiet podā, ja, tas vairāk tā kā par Izraēlu namu runāja. Bet galu galā mēs arī esam radīti no zemes. Tur atceros vienreiz bija klausījos Kristīgo radio, kur Juris Deveiko, ka viņš ņēma to oriģinālu tekstu, un ka tur oriģinālu tekstā teikts, tā kā tieši minēt no sarkanas zemes, tā kā, mālaina zeme tā varēja būt, ja. Bet tas nav būtiski, tur māls milts vai kas, bet mēs esam no pīšļiem. Tas ir respektīvi no zemes radīti. Un tajā pašā laikā mūsos ir dzīvība. Mēs kaut ko nesam sevī kā trauki kaut ko nes sevī. Un zinātniskā viedokļa pieiet, tas zinātne saka, es nemaldos, kaut kur bija dzirdējis, ka cilvēks apmēram 70% ir ūdens šķidrums. Kas žļurājās. Es domāju, ka pēc reizēm kaut kas vēderā žļurājās. Tāpēc, ka mēs esam ūdens. Labi, tas tāds mazs joks. Un tāpēc es šodien, man tad daži uzskats līdzekļi ir līdzi, jā, viena glāze man dzeršanai, bet šeit es izmantoju glāzi. Ne mālu trauku, bet ņēmu kā glāzi, kā uzskats līdzekļi, lai varētu redzēt, kas tajā traukā ir iekšpusē. Bet savā ziņā arī glāze ļoti noderīga, jo mēs aiziesim, kā saka, no sākuma līdz pašam ēdens dārzam. Ziniet, tad būs garš sprediķis, jo sāksim ar ēdens dārzu un beigsim ar atklāsmes grāmatu. Gatavoties ilgam sprediķim. Ja gadījumā, kā Pāvila laikā, ka kāds aizmigs, ja gadījumā nokritīs no krēsla, tad mēs noteikti tāpat kā Pāvils aizlūksim, lai var augšam celties un viss būs kārtībā. Jā, tālāk. Romiešu vēstule 7. nodaļa 9. pantiņš. Jūs varat pierakstīt, es tā, lai laiku saudzētu, burtiski izkopēju šīs raksturvietas, neņēmu tulkojumus nekāds, nesalīdzināju tulkojumus, jo raksturvietas būs vairākas. Romiešu vēstule 7. nodaļa 9. pantiņš. Es kādreiz dzīvoju bez bauslības, bet kad nāca bauslis, grēks kļuva dzīvs, bet es nomiru. Interesanti tādi vārdi. Es kādreiz dzīvoju bez bauslības, bet kad atnāca bauslis, grēks kļuva dzīvs, bet es nomiru. Interesanti, bauslis, kas tiek dots, kā bauslis atceramies, tas ir likums. Bauslis ir likums, ja? Faktiski no vienas puses tam vajadzēja dot dzīvību, bet grēks to izmantoja un es miru. Jūs zināt, kurš burtiski bija kā pirmais bauslis? Ne lielākais, bet pirmais bauslis, ko Dievs iedeva cilvēkam. Bībeles teologi.
Ko lūdzu? Tās ir lielākais. Tās ir lielākais. Это самый высший над всеми. Bet pirmais bauslis bija parādīts mums 1. Mūzes grāmatā, 2. nodaļā, 17. Es kāpēc pieminēju? Atcerieties, bauslis ir likums. Un tad, kad bija pirmie cilvēki radīti, šis pāns saka tā. Tātad, kas atvainojos, 1. Mūzes, 2. nodaļa, 17. pāntiņš. Bet no laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst. Tas bija likums, tas bija bauslis. Tev nebūs ēst, jo tajā dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi. Un patiesībā ēdens dārzā tur bija iedots tikai viens bauslis cilvēkam. Jā, 1. Mūzes, 2. nodaļa, 17. pantiņš. Jā. Cilvēki, pirmie cilvēki radīti, un viņiem ir iedots viens bauslis. Tev nebūs ēst no laba un ļauna atzīšanas koku, jo tajā dienā, kad tu ēdīsi, tu mirdams mirsi. Kad Dievs radīja visu, ka mēs zinām, ka mēs lasām sākumā, ka Dievs radīja visu šo pasauli, viņš visu radīja pārbaudīja, un to atzina labu esam. Tā ir? Viņš pārbaudīja, viņš skatījās, viņš atzina to labu esam. Faktiski šis bauslis bija dots cilvēka pārbaudīšanai. Pārbaudīšanai, vai cilvēks ir labs, bet diemžēl cilvēks, kā saka, neizturēja šo distanci un paklupa. Tagad Romiešu vēstule 7. nodaļa, 12. 13. pantiņš. Par bausli runājot. Tātad, Romiešiem 7, 12, 13. Tātad bauslība kā tāda ir svēta, un bauslis kā tāds svēts, taisns un labs. Vai tad labais man varēja atnest nāvi? Protams, ka ne. To ir darījis grēks. Tas, lai atklāti parādītos, ka grēks, izlietodams labo par līdzekli, man ir nesis nāvi, lai darbojoties bauslim kļūtu par pārīm grēcīgs. Un mums te jāatcerās, ka grēks, viss tas ir garīgas lietas. Kad šī fiziskā pasaule nav pati par sevi, ka vispirms ir Dievs, un tur arī bija velns, un te teiks, ka grēks, faktiski velns, izlietoja labo, lai tas atnest ļaunumu, atnest nāvu, iznīcināt to, ko Dievs bija radījis. Jo Dievs radīja cilvēku savam godam un savai slavai. Velns bija kļūst augstprātīgs, lepns, ja, un viņš krīta, viņu izmet no debesīm ārā. Un tad viņš sacēlās pret visu, ko Dievs dara. Un lūk, kā tad ienāca šis grēks? Grēks ienāca. Velns no sākuma runāja vārdu. Dzirdi? Atnāca šaubas, jo atnāca šaubas caur ko? Caur vārdu, dzirdēto vārdu. Un tad atnāca iekāre, un iekāre atnāca caur acīm. Bet burtiski ieraudzīja, ka bauslis faktiski bija pie šī koka. Koks bija radīts skaists, un tā augļi bija tīkami, jo tas ir aprakstīts, ka jau piegāja klāt, ka velns sāk uz viņu runāt. Viņi skatījās tajā kokā, bet tie augļi taču tīkami. Viņi klausījās, atnāca vārds, kas nāca viņas iekšpusē. Nāca caur viņas ausīm, nāca iekšpusē, un caur acīm viņa lūkojas, tas nāca viņas iekšienē. Kad tas bija ienācis viņas iekšienē sirdī, tad ko viņi darīja? Viņi pastiep roku un paņēma augli un kodās. Tā bija darbība. Un tas atnes nāvi. Tas atnes nāvi, un tādēļ es kā šo uzskats līdzekli, paņēma šo glāzi. Jo, kad Dievs radīja cilvēku, kaut kas bija no māla radīts, viņš nevainojami labs bija radīts. Un viss viņa iekšienē, tie 70%, kas iekšā ūdens, ja, tas bija tīrs, pilnīgi tīrs, dzidrs. Tur nebija nekādu pieaugumu. Pilnīgi nekādu pieaugumu. Un tad
Caur ko tas nāca, kā es minēju? Caur ausīm nāca iekšā un caur acīm nāca iekšā. Un tad notika darbība, ņēma augli un tas atnes nāvi. Bauslis pats par sevi, tas ir likums. Tas kā šis skaistais koks, kas stāv blakus, ko nebūs baudīt. Blakus stāv velns, runā, vai tas ir kā jaunajā darbībā teiks, šauj ugunīgas bultas mums, burtiski, kā saka, virsū. Un šeit nenotiks nekāda pārdabiski brīnuma, bet šeit es izmantošu uzskats līdzeklim. Varētu lūdzu nazīti atnest. Ar to spicāku galu tas būs izteiktāk. Domāju, ka šito būs labāk. Te ir vienkārši man zilie graudiņi. Tāpēc es saku, nekāda mistika te nav, burvistībām nenodarbojos, bet tas, lai būtu uzskats līdzeklis. Velns, ko darīja? Apšaubīja Dievu vārdu. Tie bija meli. Tātad viņš izšāva melus uz Dievu. Viņš pievērsa viņu skatu šim kokam, ka viņa ar acīm iekāroja šo, un burtiski Ieva uzņēma šos melus. Man te ļoti maz, bet man vajadzēja šajā reizē bišķi vairāk. Izšāva 2 ugunīgas bultas. Un lūk, kas notiek? Uzreiz, kad viņi iekodās, viņa nenomirda, jo Dievs teica, ka tu nomirsi. Tā ir? Jūs labi redzat? Varat redzēt, jā? Jūs cilvēks uzreiz nenomir, kaut gan Dievs teica, jūs mirdam mirsiet. Izskatās garšīgi, vai ne? Skaisti izskatās. Bet būtībā, kas notika? Ienāca grēks. Tas tīrais ūdens, tas kļuva saindēts. Cilvēki viss iekšpus kļuva netīra. Tāpēc, ka ar acīm raudzījās, ar ausīm klausījās. Un tajā cilvēkā burtiski ielīja iekšā grēks. Ielīja, kad šis grēks tika iekšā, šis cilvēks patiesībā vairs neko labu dot nevar. Jo ko Dievs saka? Kas ir teikts? Marka evaņģēlija 7. nodaļa 21. un 23. pāns saka tā. Jo no iekšienes, dzirdiet, šeit ir iekšā, iekšieni, ja? Jo no iekšienes, no cilvēka sirds iziet ļaunas domas, nešķīstība, zādzība, slepkavība, laulības pārkāpšana, mantkārība, blēdība, viltība, ienaidība, skaudība, Dieva zaimošana, lepnība, vieglprātība. Viss tas ļaunums iziet no iekšienes un apgāna cilvēku. Cilvēks, kur kļuva burtiski viss no iekšpuses saindēts. Un līdz ar to tas cilvēks vairs nespēja neko labu dot. Nu kā, bet mēs taču esam labi, mēs taču varam dot labus padomus. Bet būtībā mūsu padomu visi noiet uz grēku. Te ir teikts, piemēram, par slepkavību. Tu uzreiz teiksi, es neslepkavoju, bet skaudība, lepnība. Varētu vēl pierakstīt greizsirdība, mantas kāra, varas kāra. Tas viss grēks, tas nāk no sirds ārā. Un ziniet, šīs lietas jau kurš, ir daži cilvēki, kuri burtiski iet un viņa gaita jau parāda, ka tas ir augstprātīgs un lepns cilvēks. Kaut gan reizēm mūsu acis var manīt. Bet parasti, kas no tevis iziet ārā, tas pie kaut kādiem spiediena apstākļiem izlien no tevis ārā. Tāpēc mēs vairs burtiski nodot kaut ko labu, mēs nespējam. Nu, lūk, bauslis, es tā kā mēģinu vairāk kā skolotājs iejusties bišķiņ, ja? Tātad atcerēmies, bija dzīvības ļauna un atzīšanas koks, no kura nedrīkstēja baudīt. Bet velns izmantoja šo skaisto ietērpu, šo koku, lai kārdinātu cilvēku, lai kārdinātu.
Un šodien notiek tieši tas pats ar mums visiem. Dzirdiet, tas nav ēdens dārzā. Mēs bieži vien dusmojamies, tas Ādams vajadzēja viņam sagrēkot, vai ja tā Ieva iekodā sābolā, vajadzēja tā Ievai pendeli no dārza izmest ārā un dzīvos tālāk. Varbūt Dievs žēlstībā radīt viņam citu Ievu. Nē, tā nenotika. Tas nav. Patiesībā mēs šodien visi izdzīvojam to pašu stāstu. Tikai daudz labākā situācijā, tāpēc, ka mums ir uz ko paskatīties. Kā piemēru raudzīties. Un velns izmantoja šo skaistumu, kārdināja un atnesa ļaunumu. Bauslis, kā lasīja pirms tam, ir labs. Viņš nav slikts. Tev nebūs zakt, tev nebūs iekārot. Dzirdiet, šie 10 baušļi. Tie ir paši par sevi labi. Bet ko dara velns? Viņš ar šiem baušļiem mūs kārdina, lai mēs kristu. Viņš izmanto to labo, lai mēs kristu. Un tas cilvēkam neatnesa dzīvību nekādu, bet atnesa postu. Bet cilvēks ar to saprat. Faktiski viņš to uzrunāja caur viltu, kas ir labs, kas ir slikts. Tātad, ja tu zini, kas ir labs un kas ir slikts, tas vēl tev neglāb un nedara par godīgu pilsoni. Dzirdi? Tātad tev jādara kaut kas vairāk. Bet nākamais faktors, kas notika šajā ēdens dārzā, un tas ir rakstīts 1. Mūzes grāmatā 3. nodaļā no 22. līdz 24. pantiņam. Es teikšu, kad lasīju visu, es te pamaisīšu, lai tā smukāk izskatās, lai viss paliek aizvien tumšāks. Lai redz. Ziniet, ka Inda nekad neizskatās briesmīgi. Indi parasti kaut kur ieliek, lai tas izskatās garšīgi, apetalīgi. Un līdz ar to ir viegli dabūt iekšā. Nekas nav mainījies. Tas ir tas pats kārdināšanas princips. Lūk, tāpēc izskatās garšīgi. Garšīgi limonādi izskatās, ja? Nu, lūk, 1. Mūzes 3. nodaļa, 22. 24. pantiņš. Un Dievs tas kungs sācīja, redzi, cilvēks kļuvis kā kāds no mums, zinādams labu un ļaunu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš bija iekodies auglī, ko nevarēja baudīt. Viņš saprat, kas ir ļauns, jo viņš pirms tam nezināja, kas ir ļaunums. Viņš to nezināja, viņš bija pasargāts, viņš bija Dievā ietērpts. Kaut gan Sātans jau bija kļuvis lēpnis, augstprātīgs. Viņš bija izmests no debesīm ārā, jau bija izmests ārā. Dievs gribēja cilvēku pasargāt, bet velns viņu pievīla, un Dievs saka, viņš kļūst tāpat kā mēs, kā garīgas būtnes, kas saprot, kas ir labs un kas ir slikts un tālāk. Bet ka tas tagad neizstiep savu roku un neņem arī no dzīvības koka un neēd un nedzīvo mūžīgi. Tātad, kad viņš ir atzinis, kad ir labs un slikts, tā nav pilnība. Un lai viņš šitāds te nepaliktu mūžīgs. Tad Dievs, tas kungs, izraidīja viņu no ēdens dārza, lai viņš apstrādās zemi, no kuras viņš tika ņemts, un viņš izzina cilvēku ārā, un viņš nolika uz austrumiem no ēdens dārza ķerubus, apus liesmojošu zobenu, lai sargātu ceļu uz dzīvības koku. Nolika ķerubus, lai cilvēks neiet un neņem no dzīvības koku, un man pēkšņi, dzīvības koks. Interesanti, kur dzīvības koks? Kur viņš palika? Mēs zinām, ka pēc tam bija plūdi vēl. Līdz plūdiem tad dzīvības koks bija. Nu tā ir vai nav? Jo te stāv rakstīts. Cilvēki izzina no ēdens dārza, viņš nevarēja iet, bet priekšā nolika ķerubus, tas daudzskaitlī, un apus griezīgu zobenu. Tas ar varu, lai neviens nenāk un neaiztiek brutāli vai kaut kādā veidā neaiztiek dzīvības koku. Un, ziniet, un man pēkšņi, kad lasīju šo bauslī, paga,
Bet ko tad saka atklāsmes grāmatā? Tur taču parādās dzīvības koks. Un tad es fiksi atrodu šo raksturot Jāņa atklāsmes grāmatā 22. Nodaļā 2. pāns. Un viņas ielas vidū, tas jau pa debesīm vai 1000 gadu mieru valstību, tagad neiedziļināsimies, bet tas parādās. Upē abās pusēs bija dzīvības koks. Tas ir tas, kas būs mums priekšā. Abās pusēs bija dzīvības koks, kas nes augļus 12 reizes katru mēnesi savu augli, un viņa lapas bija tautām par dziedināšanu. Wow! Es vēl aizskrēju prom, tagad mēs atgriezīsimies. Pagaid, bija dzīvības koks Ēdens dārzā. Cilvēki izdzīti ārā. Noliek 2 ķerubi. Un tagad Bībeles teologiem jums uzdod jautājumu, kur parādās ķerubi? Tad, kad Dievs lika radīt šķirstu, kurā tika ielikts iekšā akmens plāksnes, kuras bija Dieva pirkstu aprakstīts, ar bauslību, tika ielikts šķirstā iekšā, tur bija manna, ja nemaldos, vēl tā, kas nāca no debesīm, debesmaize, un Ārauns zīzlis, man tālāks, kaut kas tāds tur bija. Un vāks tika uzlikts virsū, un uz vāka bija 2 ķerubi, kas sargāja šķirstu, sargāja bauslību, sargāja likumu. Un Dievs teica, tur es atklāšos cilvēkam. Tas bija šķirstā, un tā bija vissvētākā vieta, kur priesteris tikai drīkstēja iet vienreiz gadā. Vienreiz gadā, pirms tam viņam bija noteikums šķīstīties no visiem saviem grēkiem, iziet kārtīgu rituālu procedūru, kā viņam bija jāšķīstās. Tad viņam bija jāšķīstās par tautas grēkiem visiem. Un tad viņš varēja iet iekšā. Un vēl pat Dievs piekodināja, lai taisa zvaniņus apkārtam tērpam, priesteru tērpam, lai tad, kad iestājās šķirstā iekšā, lai var dzirdēt, ka priesteris tur staigā. Ja zvaniņi vairs nezvanīja, priesterim apsēja striķi riņķi ap gurniem, un cilvēki ārpusē turēja striķi aiz tiem aizkariem. Paraustīja, ja priesteris paraustīja viņu atpakaļ, skaidrs, viss kārtībā. Bet, ja priesteris nebija kārtīgi šķīsties, viņš tur burtiski mira uz vietas apusgriezīgs zobens. Likums tika aizsargāts, pasargāts, un saprot, tie jau nebija tie ķerubi, kas bija tur Ēdens dārzā. Tie bija uztaisīti simboliski, bet tajā pašā laikā šie garīgie likumi attiecās uz to tāpatās. Lai ko? Lai pasargātu dzīvības koku. Un tur tikai varēja iet priesteris, kas bija šķīstījies un mazgājies. Hopo un motistāts pagaidi. Bet tad ir dzīvības kokam vēl. Lai pasargātu no dzīvības koku. Un te tagad lasu, pagaidi, Jāņa atklāsmes grāmatā, to, ko mēs piedzīvosim, ko mēs redzēsim, kas būs. Tur būs parādās šis dzīvības koks. Kā tā? Un ļoti uzrāja, un viņa lapas tautām par dziedināšanu, acu mirklī man svētais gars burtiski skubina. Bet kas tad ir 1. Pētera vēstulē 2. nodaļā 24. pantā rakstīts? Viņš uznesa mūsu grēkus savā miesā pie staba, lai mēs grēkiem miruši dzīvot taisnībai. Ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Jūs, tas attiec uz tautām. Es negribu pateikt, ka tas jau tagad, jau šeit jau tas darbojas. Saprotu, ka mēs vēl baudīsim priekšā, bet patiesībā jau dzīvības koks ir mūsu vidū. Ko tad Jēzus teica? Ja notiek, ja es daru brīnums atbrīvot cilvēkus ar Dieva pirkstu palīdzību, tad kas ir Dieva valstība jūsu vidū? Dieva valstība nav ārīgi redzama. Viņa nav redzama, viņa ir jūsu vidū. Es domāju, pāt, Jēzu. Un tad man nākamais uzreiz to, ko es pats esmu vairākas reizes atvērs un īpaši pirms vakarēdienu runājis.
Jāņa evaņģēlijas 6. nodaļa, 55. 56. pāns. Jo mana miesa ir patiesa ēdiens, un manas asins ir patiesa dzēriens. Ja kas manu miesu baudu, manas asinis dzer, paliek manī un es viņā. Dzīvības koks tevī. Un ziniet, es pārdomāju, bet Dievs tik daudz dažādos veidos mūs ir mēģinājis uzrunāt. Es neesmu ļoti daudz skaties, bet varbūt kaut ko fragmentāli redzējis, kaut ko ir pat filmās tādi attēlot, ka cilvēki iet pēc kaut kādām dārguma lādēm. Un ka viņi tikai tiek pie tām dārguma lādēm, kas ar neviltot sirdi patiesi pasakās iekļauts, ar tādu patiesi tīru sirdi, viņš var paņemt tos dārgumus, bet ja netīrs sirds, tad viņi tur uzreiz patās kaut kas nogalina, kaut kas iznīcina. Ja? Pie Jēzus tu nevari aiziet tā vienkārši. Dzirdi? Tu tā vienkārši tā nevar aiziet. Kaut gan Jēzu Kristu ir dziedināšana. Es lasīju raksturvietu, ka viņa asinīs mums ir grēku piedošana, un viņu miesā caur viņu brūcēm mums ir dziedināšana. Viņa lapas būs tautām par dziedinājumu. Mums tas ir dots, bet mēs nesatvaram. Mēs nevaram satvert, kad cilvēki izdzina ārā no ēdenes dārza, viņš palika netīrs. Ar ļaunām domām, nešķīstību, zādzību nāca viņā, slepkavības, laulības pārkāpšana, mantkārība, blēdība, viltība, ienaidība, skaudība, Dieva zaimošana, lepnība, vieglprātība, skaudība un vēl. Tas iziet viss no cilvēka sirds. Bet, lai mēs tiktu pie dzīvības koka, lai saņemtu brīvību, dziedinājumu, tur, kur atklājas pats Dievs garām ķerbiem, ir tikai viens ceļš, un šaurs ir šis ceļš. Lai mēs pieetu pie dzīvības koka, bet mēs esam tādi, ir tikai viena iespēja. Ir viena iespēja, kas ir rakstīts Jāņa vēstulē, 1. Jāņa vēstulē, 1.9. pāns. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisnīgs, ka viņš piedod grēkus un šķīst mūs no visas netaisnības. Kā tas ir izsūdzēt grēkus? Un man liekas, vislabākais piemērs, kas Bībelē Anna minēts, Samuela māte, ka viņa nevarēja tikt pie bērna. Viņu pat apcēla, smējās par viņu. Un tad viņi gāja uz Dievu namu, aiznes upurus, un viņi no sirds lūdzās Dievu. Jā, viņa balss varbūt skaļi nevarēja dzirdēt, ka viņa lūdz, bet viņas lūpas kustējās. Un Ēlis vēroja. Ēlis, kas bija soģis tajā laikā, viņš vēroja cilvēks. Mācītāji, jūs vēro visus. Tad, kad arī sludini. Tāpēc zini. Un Anna lūdzās, bet Ēlis uz to skatījās. Tur burtiski izskatījās, viņa tā kā piedzērusies. Kāpēc? Un kad viņš teica, ko tu esi piedzērusies jau tādā agrumā, viņš teica, netur man par tādu ļaunu. Es tikai ļauju savai sirdī vaļu. Viņi izlēja burtiski savu dvēseli, savu saturu. Un tas ir tas, kas rakstīts. Vēstulē, ja atzīstamies savos grēkos, ka burtiski, kas mums jādara, kad es eju Dievu priekšā, sakot, Dievs, es esmu zādzis, es esmu laulību pārkāpis, es leju savu sirdi ārā, es esmu nozādzis, es krāpu, es meloju, es laupu, slepkoju, Dievs piedod man to. Es burtiski visu sevi izlēju tukšu ārā. Šajā gadījumā es ielēju podiņā, jo Bībele saka, ja mēs atzīstamies savos grēkos, viņš uztīgs un taisnīgs, viņš met sev aiz muguras tālu, tos visus mūsu pārkāpumus, viņš viņus vairs nepiemina, nepielīdzina. Izlēja tukšu. Un tad Dievs ir uztīgs un taisnīgs. Viņš tev ielēja jaunu dzīvību iekšā.
tava iekšēna viss tiek pārmainīta. Mēs tiekam mainīti un šķīstīti, mēs esam kļuvuši tīri. Man pietiks ūdeni, varētu pieliet vairāk, bet cik man te bija klāt rezervē. Bet princips, tu atkal Dievu priekšā paliec tīrs. Dievs tevim tīru skatās. Viņa asins, ko lasīja no 1. Pētera, ir uzcīgs un taisns, viņš šķīsta mūs. Saprot? Kas nebauda manu miesu un nebauda mans asins, tam nav dzīvības. Jāņa evaņģēlijs par to ļoti spēcīgi runā. Ja jūs manī nepaliekat, dzirdiet, ja jūs manī nepaliekat, jūs nevarat nest augļus, bet te, kad mēs atzinušies no visas savas sirds, esam Dievam, Dievs piedod manus grēkus, piedod visu, kas slaupīs, zādzes, laulību pārkāpes, darīs visos grēkus, lūdzu piedod. Es burtiski izlēju ārā. Cik viņu uzņēma, viņš deva varu kļūt par Dievu bērniem. Viņš deva mums dievbērnības garu un piepildīja no jauna. Tādi tīri, pilnīgi tīri mēs bijām atkal kļuvuši. Bet kas notiek? Mēs kā kristieši ejam. Es jums teicu sākumā, kad mēs piedzīvojam to pašu, kas notika Ēdenes dārzā. Jēzus teica, es neesmu atnācis atcelt bauslību, bet to piepildīt. To koku neviens nenozāģēja nost. Neatcēla, koks palika. Jēzus teica, es nācu piepildīt bauslību. Neviena mazākā rakstu zīmīte no bauslības nepazudīs. Tas paliek. Kāpēc? Jo šī bauslība burtiski ataino, ja tu pēc tā dzīvo, debes Tēvu sirdi, tīru, šķīstu, bez viltus, bez krāpšanās, bez ienaida, visu tīru šķīstu. Bet, kamēr velns vēl nav iznīcināts, viņš turpina savu veco misiju. Dzirdiet? Viņš ņem šo labo un atkal mēģina darīt to, ko viņš jau darīja no Ēdenes dārza. Viņš nāk ar kaut kādu... Viņš atkal šauj ugunīgas bultas. Viena bulta, nezinu, var vienu salvatīt balto, lai labāk redz no gabala. Iešauj vienu ugunīgu bultu, skaudību. Bet klausies tam brālim, redziet tagad. Kaut kāda skaudība. Un zini kā, tu to norīvi, man sanāca, ka vairāk, bet viņš jau ļoti filigrāni. Pat tas, ka tu esi Dieva bērns, viņš izšauja viena bultu, tu iekāroji. Tu pagriez savus acis, paskatījies telefonā. Man patīk, kā viens mācītājs, pat Latvijā teica. Viņš šodien tāds laikmets, ka tu gribi paskatīties mašīnu, kādu smuku. Tu nevari paskatīties mašīnu, ja tur blakus nestāv kāda ļoti trūcīgi ģērbta meitene no nabadzīgas ģimenes. Jā, un tad tu beigās neskaties uz mašīnas riepām, bet meitenes riepām. Jā, un acis novēršas. Un tikai es pagriez acis gluži kā uz šo koku iekāroju. Un šī ugnīgā bults ir iegājusi iekšā tevī. Kaut ko samaloja bišķiņi. Un tā pamazām. Bet, kad tu esi pie Dieva nācis, tas ir normālais stāvoklis. Tu esi paskatījies, un tu sajūti šo indi sevī uzreiz. Ja tas ir normālais stāvoklis Dieva bērnam, tas ir jāsajūt. Citi ir nocietinājuši savu sirdi, ka viņi to neievēro. Un melo, un tas paliek aizvien duļķaināks, paliek gluži tā, kā jūs sākumā redzējāt. Bet ko tagad darīt? Un tieši tie paši soļi. Tu nāc
pie Jēzus Kristus un saka, Kristu, piedod. Piedod, es esmu grēkojis. Es paskatījos, kur nevajadzēja, es iekāroju. Vai es tur aprunāju, vai es izdarīju to, tev konkrēti jāsaka, ko tu izdarīji. Un viņš ir uzsīgs un taisnīgs, viņš piedod visus grēkus. Bet jūs atceraties, kad Mūzes tuksnesī, kad tauta slāpa, viņi gribēja dzert, Dievs Mūzum teica pirmajā reizē, sist pa klinti, un viņš, kad sit pa klinti, iztecēja ūdens, viņi dzēra, padzērās. Pēc tam pienāca atkal cits brīdis, kad viņi atkal bija izslāpuši un brēc uz Mūzu, un tur gribēja jau ar akmeņiem nomētāt. Un Mūzes brēc uz Dievu, ko lai es daru? Un Dievs viņu teica, runā uz klinti vārdu. Nevis sit, bet runā. Un Mūzes aizgāja, un viņš, ko izdarīja? Viņš sita pa klinti, kā gluži pirmajā reizē, neizdarīja, kā Dievs to bija pateicis. Un tāpēc, kad Mūzes neizdarīja, kā vajadzēja, neizdarīja tieši tā, kā Dievs bija pateicis, tu apsolītā zemē neies. Pa klinti divreiz nav jāsit. Šajā gadījumā tiek ūdens ārā neliec. Es nāku pie Jēzus Kristus. Tas ir ticīgiem, kurš ir apgānījies ar kādām nepareizām lietām. Dievs, piedod man manus grēkus. Piedod, ka es darīju grēku. Un Dievs ir uzcīgs un taisnīgs. Un Jēzus asins slaka manu sirdi. Nedaudz asins. Un tu atkal esi pilnīgi tīrs. Jo tevī ir dievbērnu gars, tāpēc to nelej ārā. Tevī ir dievbērnu gars, bet tu aptrēpies. Un tu atkal kļūst pilnīgi tīrs. Tās ir Jēzus asins. Bet ko darīt? Jo velns vēl joprojām ir uz zemes. Viņš joprojām mēģinās atkal čaut ugunīgās bultas uz tevi. Un tāpēc es šo sprediķi nosaucu uzliec vāciņu. Bet tas ir teoloģiski pareizi, tie, kas ļoti grib precīzi teoloģiju, tad tas attieksies Efeziešu vēstule, 6. nodaļa, 13. līdz 16. pantiņam. Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Ļaunajā dienā, kad nāks velns klāt un mēģinās tevi kārdināt, lai tu apšaubītu Dievu vārdu, runās uz tevīm vārdu, mēģinās runāt uz tevīm, rādīs kaut kāds bildes vai attēls, lai to ar acīm iekārot. Viņš to mēģinās darīt, tā būs ļauna diena priekš tevis, dzirdi? Bet lai tajā dienā tu spētu pastāvēt, tātad stāviet savus gurnus apjozuši ar patiesību, runā patiesību. Neliekuļo. Patiesība reizēm daudziem nav patīkama un reizēm ir grūti pateikt patiesību. Tā ir, bet patiesība dara brīvus. Tas, ka tu neliekuļo, ja tev kāds kaut ko nodara pār, tad ej pie tā cilvēka, saka, klausies, tu to darīji, tas man bija nepatīkami. Un daudz lietas atrisinās. Daudz lietas. Bieži vien to tev nav jādara tā cilvēka dēļ, bet tikai savas sirds dēļ, lai tavas sirds būtu patiesa. Esiet patiesi, ja? Tērpušies ar patiesību, tērpušies taisnības bruņās, taisnīgi rīkojieties. Ko Dievs teica? Lai jums ir taisnīgi svari. Tas nozīmē, kā tu no citiem kaut ko pieprasi un sagaidi, tāpat arī tu pats rīkojies un dari tieši tāpatās. To, ko tu sagaidi no citiem. Jo bieži vien mēs pieprasām no citiem tādu standārtus, lielus, augstus, bet paši mēs vienkārši varam ar buldozeru braukt pa grāviem, kā mums ienāk prātā. Ja? Tātad taisnīgi svari. Kā tu pats attiecies pret citiem, tā cita arī pret tevīm. Un bez šķīkstēšanām. Ja? Tālāk.
kājas apauguši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēlijam. Slavu Dievam, tas, kad es joprojām esmu gatavs, par ko gatavs iet un stāvēt, tāpēc, ka visi Dieva baušļi ir patiesi un viņi ir labi, viņi dod dzīvību, dzirdi. Kad es dzīvoju pēc šiem standartiem, burtiski Dieva daba ir tevī. Pasaule tā nespēja dzīvot, tāpēc tu esi tīrs šķīs, un viņi to jūt, un viņi to saredz, un viņiem ir grūti to izturēt. Dzirdi? Es turu šo vāciņu virsū, tāpēc, ka tev jau bruņu cepuri galvā. Ja? Tu esi tīrs, tev vairs nav nekādas netīrības. Un to atšķirīgs esi pilnīgi. Dzirdi? Ka to ļaunumu noliec malā. Tāpēc tu vari nest šo evaņģēliju vēst. Halleluja! Tu esi labākā, privileģētākā stāvoklī. Nevis tāpēc, lai tu lepni staigātu, dzirdi, bet lai parādītu Dievu žēlstību un Dievu laipnību, lai tu varētu izstiept roku, palīdzības roku, kam tā ir vajadzīga. Bez visa tā satveriet ticības vairogu. Satver, jo tas tev ir vajadzīgs. Tāpēc, ka vēl pagaidām velns staigā apkārt rūgdams un grib katru iznīcināt, pievilt, apmānīt, gluži tāpat kā Ādamu un Ievu. Tieši tāpatās tu neesi ne uz kapeiku labāks. Vienalga, kāds tu esi svēto kārtā vai cik tu paudzēs, esi ticīgais, tu esi tāpats pakļauts kārdinājumiem. Tāpēc tev vajadzīga šī ticība, satver ticību. Kas ir ticība? Ticība uz Dievu, ka tā ir reāli, ka tev ir dzīvības koks, pie kā nākt, no kur lapām tu saņem dziedināšanu, caur kura asinīm tu tiec šķīstīts, ar ko jūs varat dzēst visu ļaunā, ugunīgās bultas, saprot, tev tas vairogs vajadzīgs, lai tās bultas, ka velns šauj ārā šīs bultas, paskaties tam kaimiņam, kāds viņam tur tas sūknis, klausies, bet tev, ja tāds būtu tavām mājās, klausies, tad viņam atbildi. Aleluja, man prieks par kaimiņu, ka viņam ir labs sūknis, un lai viņam viņš strādā ilgi un dikti, un lai viņam vairs nav jāpērk jauns sūknis, un nav jātērē tam naudu. Un es pateicos, ka tas kungs man svētīs, man arī būs labs sūknis, kad būs vajadzīgs. Šobrīd man tas nav vajadzīgs. Un kad būs vajadzīgs, tas kungs par mani parūpēsies. Halleluja! Un ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri. Vāciņš. Šajā gadījumā vāciņš, bet tev tā ir pestīšanas bruņu cepuri. Lai pasargātu savas domas. Lai tev nenāktu šaubas, lai tev nebūtu jāšaubās, lai tu varētu pastāvēt. Un garas zobeni, tas ir Dieva vārdu. Un, kad vēlns tev pārāk daudz tev čīkst un pārāk daudz kārdina, tad izvalc garu zobenu. Un sātām, vācies prom, tu maitātais, tu vairs neko nepanāks. Halleluja! Patiesībā, šajā stāstā ir ļoti daudz izlikts. Kad, ko es visā tajā ieraudzīju? Ka burtiski, kad ir tas labu un ļaunu atzīšanas koks, tā ir burtiskā simboliska bauslība. Ar dzīvības koks, kas ir pasargāts un svēts un īpašs, un tas bija sargāts noteiktam laikam. Kristus ir dzīvības koks. Lai viņa lapās mēs baudītu dziedinājumu, viņa asinīs grēku piedošanu, lai tev nav jāstaigā netīram, nešķīstam, bet lai tu varētu būt tīrs. Lai tevī nebūtu ļaunas domas, nešķīstības, zādzības. Tas ir tas, ko Jēzus pateica farizējiem, šķīstiet bļodas iekšpusi, tad jums viss būs šķīsts. Bet lielākā daļa tauta, cilvēki pēc iekšēji nešķīst. Viņi burtiski laiž ārā un saka, jūs visi tādi esat. Bieži vien no sava grēka daudzuma viņi spriež par citiem riņķī. Visi ir blēži, tāpēc, ka viņš pats ir blēdis. Visi tur laulības pārkāpēji, viņš pats to dara, un viņš spriež pēc sevi. Bieži tur sievietes tādas maitas, tur pavadina to, bet tāpēc, ka tu lūri uz viņām. Un tev ir dusmas, ka tu neesi brīvs. Un tad dusmojās.
un vēl, un vēl, un vēl. Un tie grēki. Šķīstiet savu iekšpusi, un jums viss būs šķīsts. Un tur tā lieta, ka bieži vien, kad cilvēkam, taisnam cilvēkam, kas staigā Dievu ceļus, viņam pasaka kaut kādas situācijas, vai draudzē var kaut nozagt someņu? Jā, varam. Viņš, kā tā var? Bet tā taču draudz, Dieva draudz, kā tas ir iespējams? Viņš to nespēja saprast, kā to var. Var. Tāpēc, ka tā ir pasaule. Tur ir tādi cilvēki, mums jābūt piesardzīgiem, bet tādi ir. Un tur var būt dažādākas tādas situācijas. Un kad, ja tu esi staigā Dieva patiesībā taisnīgumā, tu bieži vien nevari saprast, bet kā var darīt tā, kā var rīkoties tā vai šitā, kā tā var? Var. Var. Tāpēc, ka kādā brīdī varbūt kāds no brāļiem ir bijis atkal aptrēpījies un nav mazgājies, un viņš no tās savas jau saindētās vides izdod kaut ko saindēt, kas izskatījās varbūt ļoti labi un pieklājīgi. Bet mēs esam aicināti to, lai mēs paliktu tajā šķīstībā, lai mēs varētu būt pie dzīvības koka, dzirdi, neapgānīti un neaptrēpīti, šķīsti, mazgāts ar Jēzus asinīm. Halleluja! Un patiesībā tā ir brīvība. Ādams līdz grēkā krišanai baudīja paradīzes dārzu. Viņam nevajadzēja siltu mājokli, viņš tur varēja zem koka apgulties un pagulēt tur pļaviņā. Viņam nebija jāuztraucās par kukaiņiem un ērcēm un visām pārējām lietām. Viņam nebija jādomā par saindētiem augļiem, modificētiem, kuri var sākt kustēties vai vēl nezinu, ko darīt. Ja? Tas bija viss šķīsts. Šķīsts. Bet mēs zinām, šobrīd tas viss ir garīgi. Bet mēs varam garīgi pienākt pie dzīvības koka un baudīt. Tāpēc saglabāsim savu sirdi šķīstus. Saglabāsim un apzināsimies, ka mums ir dots tik daudz un ziniet vēl vairāk. Tas nav tikai mums, mēs īpaši izredzētie tādi. Mēs aicinām ikvienam. Nāciet pie šī dzīvības koka. Nāciet un baudiet, kā Jēzus teica, kas nebauda manu miesu, tam nav dzīvības. Nāciet un baudiet, ko nozīmē dziedināšana. Nāciet baudiet, ko nozīmē grēka piedošana. Ko nozīmē patiesa grēka piedošana, ko es rādīju, ka tika izliets ārā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē brīvību. Es esmu brīvs šķīsts. Man nav nekāds vairs, nekā. Halleluja, nekāda pārmestības. Visi mani grēki piedoti. Halleluja, un es varu visus mīlēt riņķī. Halleluja. Tā ir svētība, tā ir žēlstība, laipnība. Tā ir brīvība, pēc kā visi dzenās. Daudz tiek apstulbo to, ka tev vajag daudz mans, lai tu būtu brīvs. Nav. Tu aizvien vairāk un vairāk tiec sasiets. Vai tev būs baigā vara un ietekme, ka tu ienāksi telpā, visi uz tevīm skatīsies. Dadā nebūs brīvība, ja visi uz tevīm skatīsies, tu būsi slavens. Tu nedod Dievs vienam mirklī atvainojas purkšķi nolaidīs, un tev viss pasauli runās par to, kā tev ir gadījies. Un tu būsi nelaimīgs un apkaunots par visu pasauli. Un nezinās, kur likties. Slavenības nevar iziet normāli no mājas, aiziet papeldēties, tāpēc, ka paparacī riņķi ar fotoaparātiem, viņiem vairs nav savas dzīves. To jau neparāda. Bet tu vari būt brīvs Kristu, ka te nevienam nav nekas jāpierāda. Tu baudi to svētību, ko Dievs ir devis. Halleluja! Un ja kaut ko Dievs tev piešķir vairāk nekā citam, ka tu par to slavē Dievu un ka tu to neturi kā kaut ko baigo īpašo laupījumu, tu esi gatavs arī ar to dalīties ar kādu citu, ja tas ir nepieciešams. Dzirdi? Tā ir brīvība, tā ir svabadība. Tāpēc turēsim to dārgu, raudzīsimies tajā. Un ja ir bijis kaut kas sirdī tāds, atceries, Kristus asinīs, tu to šķīstīts un mazgāts un darīts brīvs. Tad tu saki, visvarenais Dievs, piedod manus grēkus
Piedod, kad es esmu grēkojis. Kad es esmu ļāvis grēkam nākt ar savām ausīm iekšienēm, saindēt sevi. Kad es ļāvis grēkam nākt ar savām acīm iekšā un saindēt sevi. Piedod, Tēvs. Ka es neesmu centies nosargāt sevi no grēka. Bet es esmu viss saindēts. Man vajadzīgs Kristu. Kad tu man šķīsti un mazgā no visiem grēkiem. Un tagad, kad tu vari saukt savu grēku vārdā, ja tā bija netiklība, saka, Dievs piedod manu netiklību, ka es esmu grēkos netikli. Piedod, kad es esmu zādzis, kad es esmu laupījis. Piedod, kad es esmu iekārojis, kad es esmu skaudis. Piedod to. Piedod, kad es laulību pārkāpis. Piedod, kungs. Šķīsti no tā visa. Lūdzu, mazgājis pats no tā nevar būt brīvs, bet Kristu es lūdzu. Tikai tu, jo tu esi dzīvības koks, tu esi dzīvība, Kristu. Tu esi patiesa dzīvība, kas nāk uz pasaulē un dāvājas dzīvību. Kristu piedod manus grēkus. Caur savām asinīm, kuras tu izlēji Golgātā, nomazgā mani tīru. Es lūdzu, ka tu arī dziedini caur savām brūcēm mani, ka tu mani atjauno, ka tu paceli Jēzus vārdā. Kristu, es gribu baudīt tevi. Es gribu izbaudīt, ko nozīmē patiesa brīvība, būt brīvam no grēka, no visiem garīgiem cietumiem, no visām garīgām važām. Es gribu piedzīvot to, ko nozīmē būt pilnīgi dziedinātam. Kristu, lai tavs svētās asins šodien šķīsta un mazgā un dziedina no visa grēka. Un dod man dievbērnības garu, piepildi mani ar savu dzīvību, ar patiesu dzīvību. Jēzus Kristus vārdā. Un tu, Dieva bērns, kas esi kaut kādā veidā ļāvis, klausies un ielaid šīs ugunīgās bultas sevī, ka tu neesi sevi pasargājis no pasaules šķīstu neapgānīt, ja tu neesi uzlicis šo vāciņu virsū, lai sevi pasargātu. Saka, Dievs, piedod man, kad es klausījos lietas, kas man nebija jāklausās. Kad es sēdēju aprunātajā pulkā, vai kad es nicināju, tu sauc vārdā to, ko tu esi darījis, tieši to, ko tu esi darījis. Es lūdzu, piedod manus grēkus, piedod un tiešām šķīsti, lai tavs asins nošķīst man no visa liekā, lai manas sirds tīra. Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā. Halleluja! Tāpēc satver visus Dieva ieročus, jo tā ir dzīvība priekš tevī.